Rokas saberzējas kā pirms liela darba, un smaidā savilcis lūpas, kūtī stāvēja Valdis. Nu tad beidzot, būs man arteikšana, viņš nomurmināja un ķērās pie darba. Jau no mazām dienām Valdis zināja, ka dzīvē darīs visu, lai viņam būtu saimnieka gods, jo viņa tēvs neļāva nevienam neko izlemt. Kā viņš teiks, tā būs. Bieži šī netaisnība gāja caur kauliem. Neviens nedrīkstēja neko iebilst, ne mamma, ne Valdis, ne vecākais brālis. Tēvs kā tirāns, kādi esot bijuši Grieķijā. Pat tēvs noteica arī Valda nākotnes profesiju, labi zinot, ka tā nav pie sirds. Vēlāk visu apdomājot, nav nevainas no tām studijām. Plāns tika ātri izdomāts. Studijas kaut ar sakostiem zobiem, bet beigs, bet pa starpai jānoskata kāda naiva aitiņa, kura nāktu no turīgas saimniecības. Viņu aprecot, saimnieka gods rokā. Tad arī beidzot varēs piepildīt vēlāko sapni, būt par noteicēju. Sākot ar to, cik mājlopu būs, cik lielu putras katlu vārīs, ko un kur sēs, stādīs. Viņam būs galavārds. Labi, ka tāda Katrīna patrāpījās ceļā un samīlējās viņā. Tajā reizē, kad viņš tika ielūgts uz tām izlaiduma svinībām, tad arī viss tika nolūkots un novērtēts, ka šito ķērienu nevar laist garām. Kas tur grūts? Nedaudz šarma, kādu saldāku vārdu klātam, puķi un šī kā apreibusi muša viņa zirnekļa tīklā. Nē, nu nav jau vainas Katrīnai, ir jauna, smuka, bet ne priekš viņa. Bet ko tik cilvēks nav gatavs, lai sasniegtu savu mērķi? Nu jā, Silva nav kaitīga, varēs ātri apstrādāt. Ja daudz maisīsies, pastums malā, ko sievišķis var jēgt no vīru darbiem? Tas klibais, tas ar tāds kā akmens ceļa vidū, pastums to jau vajadzēs. Knibinās tur pa savu kaktu ar tiem kokiem. Viņš tak te nav nekas. Katrīna kaut ko tur vienreiz stāstīja, kas viņš tur. Sievas tev it kā brālis, bet es znots. Tas tak skan likumiskajā ziņā svarīgāk. Gan jau, ja vajadzēs ierādīs vietu nabagmājā. Bet ar to sievas tēvu. Tas gan izskatās būs ciets rieksts, gan veselībā, gan ķērienā uz saimniekošanu. Šim galva strādā, bet redzu, ka pats vēl grib to vagu dzīt, to arklu turēt. Nekas. Jāvēro viss, gan kas nāks prātā. Sīksts gan tas vecais saimnieks, pat plaušu karsonis šo nespēja uzveikt. Nu nav jau nekāds vairs jaunais. Kad atkopsies, tā mazāk piepalīdzēšu, lai paskrien šis vairāk, tad varbūt nogāzīsies beidzot. Pirmais, ar ko sākšu, būs šito ragu lopu samazināšana. Te tak neviens neredz, ka vajag kārtīgus ērzeļus audzēt. Tiem tak nav jāstāv pie astes 3 reizes dienā ar slauceni, pamet sienu, vasarā ganībās un nauda nāks griezdamās. Tos laukus ar piegrābuši kā bez sāta. Paši tad skrien mēli skāruši, ka nespēja visu pavilkt. Pusi vismaz likvidēt. Vasara tak nav domāta, lai to visu pavadītu vergojot. Nezinu, vai šie vispār zina, kas ir izklaidis, kāda balle, krogus prieki. Pareizi, pārdodot tos lauku plašumus, varētu tikt pie labas naudas. Kas tu nēsi? Bagāts ar pilnām kabatām. Tādi dāmām patīk. Pilsētā tā Ilze. Ak, tu velsku smuka. Būtu viņa bijusi turīgas saimniecības atvese. Tad tak viņa nebūtu sasaistījies ar tagadējo. Redzēs, kā būs, kad par tēvu kļūšu. Tur es ar stingrs, nav ko izlaist. Citādāk acīs var lekt kā vardulēns. Stingrībai jābūt no mazām dienām. Paga, kad Katrīna teica tas brīdis? Nu laikam ap Jāņiem.
Nu, nē, sēdēt pie šūpuļa, kad visi lustēs ap ugunskuru, tiešām negribu. Bet neesmu jau zīdītāja, kurai jābūt sīkajam blakus. Kamēr šie abi pa istabu zirgam mugurā un Jāņu nakts es jau nāku, varbūt kāds papardes zieds trāpīsies. Katrīna jau neko nemanīs, vēl jau jauna, var visu piestāstīt. Durvīs parādījās Raimunds. Ko tam te vajag? Nobabināja Valdis. Tu ko teici? Noprasīja Raimunds. Nē, tak es te ar govīm, ar ironiju atbildēja Katrīnas vīrs. Viņš palūrēja pār plecu, un Raimunds nekustīgi vērās Valdī, it kā būtu dzirdējis visas domas, ko tikko prātoja, it kā jaunais saimnieks. Raimunds saprata, ka nav kļūdījies. Valdim tiešām ir maska. Šo stāstu sacerēja un ierunāja Dace Veikša.